kāpēc es pudeli paņēmu? Stāstu par pudelēm, to, ko viņi izdarīja. Es tāpat maz atceros to, ko viņi mācīja, bet tā kā Māris Pirmais teica, es atceros, ko viņa vienā savas aktivitātes laikā, ko viņi izdarīja. Un stāsts ir par tādu mazu varonību, kas skolotājiem bija kaut ko apņēmusies, neskatoties uz to, ka citi tur uz viņu šķīvi skatījās, un viņai droši vien bija kauns jāpiedzīvo, un pēc tam arī viņas darba augļi tika kaut kā sabradāti ar kājām, bet es domāju, ka tas nekas. Kaut arī varbūt man vienīgajiem, es nezinu, es neesmu ar pārējiem klasbiedriem par to runājis, bet man vispār šis gadījums tikai pirms kādiem 3 gadiem atavas atmiņā. Tātad stāsts ir par vienu mazu Kurzemes skoliņu, lauku skoliņu, un mūsu klases audzinātāji, skola, kolhos, tur maza skoliņa, ābēdārs, tur malkšķūnis, veikals, tā kā laukos jau. Un ap to malkšķūni tur notiek tāda, tur kolhos dīgdieni, tad kā saliņas iedzer, skolnieki kaut kur limonādas pudeles izmētā, un skolotāji vienā dienā sāk pudeļu vākšanas kampaņu. Iedomājieties, skolotāji, viņi bija labi situēti, viņai bija Volga, tajā laikā 18 gadu vīrus, saimniecība, vāc pudeles skolotāji. Viņi savāc tās pudeles, tāds pirms jaunākā tāds laika dubļainas, tā kā sniedziņas drusku, tāds drāņas, klapdraņas. Viņi vāc šīs pudeles, savāc maisā, un pēc kādu laiku atkal vāc pudeles. Iedomājieties, kā tur cits to viņi smīkņāja, tur mazajā kolhozā dzeltenajā presē viņi bija iekšā uzreiz, dzeltenā presa toreiz bija no mūsu mutē. Vietējā aprunāšana kolhozā, un mēs skolnieki arī tur ķiķinājām par viņu. Un šī tagad tās pudeles ir savākusi, viņi aiziet uz veikalu viņas nodot, un viņa nopērk eglīšu mantiņas. Un tā kā pirms jaunā gada, Ziemassvētkus toreiz nesvinēja, pirms jaunā gada viņa šīs eglīšu mantiņas sakarina ap skolu, tajos plikajos kokos, cik galvas varēja aizsniegt, sakarināja. Ilgi viņas tur nebija, tas ir cits stāsts, kad, mēs tur puikas arī, tas bija mums labs mērķis sniegt tikām, bet, droši vien arī viņa pēc tam ļoti slikti jutās, bet, es viņas aktivitāti vēl šodien iegūlēju internetā, atradu, viņa jau darbojās. Domāju, ka man vismaz tas tāds mazs piemērs, mazs varoņdarbs, kas, es arī šodien domāju stāstīt šito vai nestāstīt, no rīta paņem malas pudeli, izlēju saturu izlietnē, nopucēju pudeli, lai man nepiesiet dzērienu reklamēšanu. Domāju, ko es nav plašāties? Tā, tas bija mazs stāsts par vienu mazu.